Šodien Zebras testā kārtējā tehnikas vienība. Un šodien tā nebūs automašīna. Tā būs kamera. Laikos, kad visiem patīk savas aktivitātes iemožināt video, protams, mums arī jānoskaidro, kura kamera ir vislabākā. Un GoPro ir iznākusi 4. paudze. GoPro 4. paudzē ir 3 versijas – Silver, Black un Hero. Hero ir tik vienkārši tā kā mājas čīps un maksā mazliet virs 100 eiro, par to šoreiz nerunāsim. Apstīsimies versiju Silver un Black. Silver varētu patikt tiem, kas nepārāk bieži lieto šo kameru, un kamerā būtu ērtāk lietošanā, tam ir touchscreens. Te visu var saprast, saspēdīsiet pogas, viss ir uzrakstīts. Bet Black versija savukārt ir viena ļoti laba lieta, kas iepriekš nav bijusi – 120 kadri sekundē Full HD. Un tagad izmēģināsim, kā jaunais GoPro 4 filmē ar 120 kadriem sekundē. Vidē normālos gaismas apstākļos. Nu, lūk, redzējāt, kā var dabūt smukus 120 kadrus sekundē ar GoPro 4 Black. Bet tagad secinājumi. Ja jums nevajag 120 kadrus sekundē Full HD, tad iesakām Silver, jo tam parasti 120 kadrus sekundē ir, un tas ir lietojamāks touchscreen dēļ, bet bildes kvalitāte praktiski neatšķiras. Un arī cenas starpība no Black ir tāda, ka varat par to piepirkt klāt vislētāko Hero sacības vajadzībām. Un vēl, beidzot šai kamerai ir ergonomiski akumulātoru stiprinājumi. Starp citu, tā ļoti labi filmē un fotografē arī naktī. Pozitīvi, ka visi izmēri ir palikuši kā iepriekšējiem modeļiem, tāpēc visiem derēs vecie aksesuāri un stiprinājumi, kā piemēram tik populārie Phantom helikopteri. Tādējādi šobrīd GoPro ir izvirzījies līderos starp mazajām sporta kamerām.